Čau! Mani sauc Olivers, mācos 9. klasē. Šī man būs gada noslēdzošā stunda motā. Dodamies! Būt jaunietim skaidrs, ka tas nav vienkārši. Trauksme, ņirgāšanās, neziņa par nākotni, vientulība ir tikai dažas no lietām, ar ko ikdienā saskaras jaunieši. Tieši tāpēc ir MOT – starptautiska motivācijas programma jauniešiem, kas palīdz pieņemt drosmīgākus un apzinātākus lēmumus, lai jaunieši kļūtu iekšēji spēcīgāki un lai veidotu iekļaujošāku klases vidi. MOT pamatā ir 3 vērtības – drosme dzīvot, drosme rūpēties un drosme pateikt nē. Nodarbību laikā mēs izspēlējam lomu spēles, diskutējam, dalāmies ar saviem sapņiem un pārdomām, tādējādi ļaujot iepazīt vienam otru pavisam no citas puses. Brīvprātīgais MOT treneris ar jauniešiem strādā no 7. līdz 9. klasei un 12 izzinošu un interaktīvu nodarbību laikā palīdz jauniešiem kļūt drosmīgākiem un kļūt apzinātākiem. MOT programmu veiksmīgi esam realizējuši jau 70 skolās 43 Latvijas pilsētās, iesaistot vairāk nekā 15,000 jauniešu. Arī globāli pētījumi apstiprina to, ka MOT programma palīdz cīnīties pret noziedzību, vientulību, ņirgāšanos, tādējādi veicinot un palīdzot uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti. MOT programmu kā brīvprātīgie vēstneši atbalsta Latvijā zināmas un populāras personības, piemēram, Intars Busulis, Jana Duļevska, Armands Simpsons, Kaspars Stupelis un daudzi citi. Ja arī tu vēlies MOT savā skolā, to izdarīt ir pavisam vienkārši. Skolas direktoram jāsazinās ar MOT Latviju vadītāju, jānoslēdz līgums, skolai jāatrod savi īstie MOT treneri, radoši, patiesi, mūsdienīgi, jāpiedalās apmācībās augustā un septembrī jāsāk nodarbības skolā. Ienāc mot.lv un sazinies ar mums!